Kaut arī Labklājības ministrija, pamatojoties uz nodarbinātības līmeņa rādītājiem, jau otro mēnesi ziņo par bezdarba samazināšanos un situācijas stabilizēšanos, pašvaldību sociālo dienestu statistika un budžeta izpildes intensitāte liecina par pretējo. Ikšķilē aprīlī reģistrētas 104 trūcīgas personas. Ja mēs runājam ciparos un par naudas līdzekļiem un klientu skaitu, tad viņš tikai nemitīgi pieaug. Tātad, kā jau es tātad arī informēju visus, šā gada 4 mēnešos budžets ir iztērēts par 46%. Ja ņemam tieši pabalstu veidiem, tad dinamika redzama šajos garantētā minimālā ienākuma pabalstos, kuri mums no janvāra mēneša, kad bija 16% no visiem pabalstiem, šobrīd ir izaudzis līdz 53% no visiem citiem pabalstiem. Ņemot vērā ilgo ziemas periodu, sociālais dienests joprojām saņem iesniegumus komunālo maksājumu pabalstu sekšanai. Dzintras Švirksta norāda, ka vasarā iedzīvotāju nepieciešamība pēc sociālās palīdzības, protams, samazināsies, bet vai samazinājums saglabāsies visa gada griezumā, to ir grūti prognozēt. Jau esam informējuši, ka šī gada sākumā Ikšķeles pašvaldības sociālais budžets tika apstiprināts ar palielinājumu kopumā vairāk kā 109 000 latu. Tādiem runājot, mēs to tikai, jutīsim uz priekšu, jo apkurss sezonu, ņemot vērā šā gada pavasari, mums ievilkās līdz maijam, tātad patreiz vēl komunālie maksājumi ir pietiekami lieli un tā kā iesniegumi ir pietiekami. Un būs jādomā par to, acīm redzot, būs jāprast papildus līdzekļi. Švirksta arī norāda, ka sociālo jautājumu komitejā skatīšanai nodots jautājums par izmaiņām tā saukto dzīvokļa pabalstu noteikumos. Šobrīd Ikšķelē dzīvojošās trūcīgās personas komunālo maksājumu pabalstu nereti saņem pat 100% apmērā no rēķina summas. Ikšķelē plāno pārņemt Rīgas vai Jūrmalas praksi, kad katru mēnesi konkrētais pabalsts ir konstanta summa. Zanda Tereško, Ogres televīzija.